Tā, Krišjān. Jāni? Tavuprāt, kur slēpjās Latvijas spēks? Litenē. Litenē. Redziet, mēs esam Litenē. Tas ir šeit. 50 km no kaimiņu robežas. Man liekas, latviešu spēks slēpjās cilvēkos. Skaidra lieta. Tāpēc mēs pretīm migrējošiem zosu bariem esam atbraukuši uz Liteni. Un zosis ir daudz. Jā. Un iespējams šeit ir visstilīgākie zosu biedēkļi, kādi redzētu. Jā. Tie smukiņi. Atbraucām ciemot pie mūsu drauga Jura. Viņš jau šeit 35 gadus saimnieko. Gan briežu dārzu izveidojis skaistajā Pēdeģes palienās, gan ļoti aktīvi darbojās vilkiem. Vēl viņš piedāvā vietējiem medniekiem attīstīt savus šaušanas prasmes visādos labos un, es teiktu, ekoloģiskos veidos. Ekoloģiskos un ekonomiski izdevīgos veidos. Jā. Ideja šodien mēs apskatām, kā sokās te pie Jura, kā izskatās viņa jaunā interaktīvā šautuve, kuru mēs ar Jāni jau pirms gada dabūjām pamēģināt arī Norvēģijā, un to mēs apskatīsim tuvāk. Bet vakarā aiziesim arī uz bebriem. Bebris un vilks, kā teikt, roku rokā. Jā, viens no otra baidās un viens otru apēd. Reku šeit jau sākās Litenes piemiņas vietas dažādas. Tur, kur jūs dzīvot, tur arī ir, sakot, bijusi viena no mūsu armijas bāzēm. Jā. Vasals saimnieks! A pienu nodzerties dabūt var? Nu tad jāliet pašam pirms. Ej, давай, ej, puika, ej, давай. Kustini kājas, давай. Давай! Nu? Kustos. Nespien, tur jāpēc. Gribās man tos angus uzturēt, bet tās palienu pļavas, viņas ir mošķi, dunduri un tas tie kukaņi tik daudz, kad tie melnie lopi baigi sūdīgi te jūtās. Viņam grūtāk, jā? Pārnest to, jā? Pārcēt? Nu, tie visi viņi nāk jau uz melno. Uz tumšo, kur tie dunduru ķērāji, kas ir laukos, ko liek viņa melnā krāsa. Viņš nāk uz siltumu. Ja paņemsim ganībās karstā laikā paskaties, tie sarkanie lopi, viņi turās normāli, tur ir kaut kādi koži viņus, bet tik traki, tu uz melnā, uz muguras, tu vienkārši kā noklāts viss ir. Un te viņš stresains, viņš tur nervos, sevišķi kā bullis, viņam ir jāstrādā, viņam jāliec ne govis, viņš ir nosvīdis, nu tur vispār ir tas tā, ka tur viņš ir. Kāpēc mēs filmējam lauksaimniecību? Bet atbilde ir pie Jura. Juris ir viens no tiem cilvēkiem, kurš kurā gadā? Kurā gadā sāku šeit? Jā, sāk ar briežu dārzu. Nu, jau 20 pāri gadi kaut kādi. Nu, man jāpaskatās Skribas Gunārā grāmatu, jo pats vairs neatceros, jo pirmie brieži atnāca no Gunārā, bet te ir 20 briežu dārza ideja bija vēl tajā laikā, kad bija MRS. Kad nebija Latvijas valsts meži vēl nodibināti. Tad jau es sāku kārtot un domāt, toreiz vēl mežniecība bija wow, virsmežģenis bija tāds amats, dievs praktiski, jā, tas bija tāds, es atceros. Un Gulbenē bija tāds zolīts virsmežģenis, ko mēs tur runājam, tur baigās platības 600 hektāru zem žoga, viss tur MRS piekrita. Nu, tajā laikā jau esmu kārtojis to visu būtību. Cik tagad hektāri briežu dārzam? Tagad ir 110 kaut kādi bija pēc izmērīšanas, jā, 6 pāri kilometri žogs. Principā varētu teikt, ka pateicoties tavam briežu dārzam, apkārtnē šeit mednieki šodien var medīt stalbriedi. Nu, tā es gribētu teikt, jā, jo tad, kad kāpēc es sāku arī to briežu dārzu, jo šajā teritorijā mēs tajā laikā nemedējām briežus, jo nebija. Un uzbūvēt briežu dārzu tādā teritorijā, kur ir palienu pļavas, kur ir dabas stihijas un pavasaru plūdi, ziema uzplūst, sasals, ledus lauž žogu, tāds bišķiņ ekstremāli apstākļi, bet pateicoties visiem šiem apstākļiem brieži, laikam vislielākais skaits bija 2012. gada izkļuvis ārā pavasarī, kad praktiski gandrīz vai kilometru žogu upe nonesa nost. Jā, un es vēl toreiz uz vietas nebiju, tad es braucu, skatos, un man brieži staigā. Guļ pa saliņām, bet ārpus žoga. Jā, un tad es kaut kādu daļu izdevās sadzīt, bet kaut kāda daļa jau bija aizgājusi. Nu, tad var teikt tāds masveida 2012. gads, kad viņi tikuši ārā. Nezinu, skaitu, protams, nezinu. Un tā laika var skaitīt, jā, kad ir tā vietēja populācija sāka veidoties. Un tad, man liekas, 13-14. gada bija nomedīti pāra brieži ar medaļām. Ārpusē, jā. Kurienes viņi pēkšņi parādījies.
un tad līdz šodienai pagaidām medaļa vēl nav izaugusi. Medības paliek, bet caur medībām, caur briežu dārzu mēs nonākam pie nākošā, jo medības daba tas ir, nav, tas ir viens kopums, jā, un tas, ka izdevās piesaistīt ļoti lielas investīcijas un naudas šo pļavu saglabāšanā, atjaunošanā un uzturēšanā, un kā jau es teicu, vairākos projektos piedaloties, un tur mēs runājam par to, ka saimniekojot šitādas dabas liegumos, mēs neveicam saimniecisko darbību, mēs sniedzam pakalpojumu sabiedrībai, lai varētu šo visu atstāt pēcnācējiem un lai viņus neizzust. Cik tagad liels šīs Pedetes spalienu pļavas ir? Kāpēc apkoptas? Beidzamajā tūrē, ko es esmu atjaunojis no, var teikt, tas ir Briežu dārza teritorija, kas bija aizaugusi ar 40-gadīgiem bērziem, kokiem, krūmiem. Tad es pagājušā gada pievienoju 120 hektārus tikai Briežu dārzā iekšā. Tas ir nāca klāt pļavas, nebija pļavu tādu tur vispār līdz šim. Un pārpusi dārza kaut kādi 50-60 hektāri vēl nāca klāt, kas ir īpaši retas biotops, tā ir parkveida pļavas. Buļļiem būs vieta arī? Tas ir buļļiem ganības, jā, tas ir vienīgais apsaimniekošanas veids, tādu biotopu ir tā tikai ganīšana, jo parkveida pļavās kaut kādu sienu pļaut nav iespējams, jo arī tas reliefs nav piemērots vispār tehnikai, tad tikai dzīvnieks var uzturēt šo teritoriju, lai viņu neizzust un lai viņi ir kārtībā. Principā tā, lielos plūdos arī stadions applūst. Wow. Ir Redzevalnis uztaisīts vienā gadā, bija cēla augšā, bet ir tā, ka ūdens līdz ar tūt augšā. Jā, ok. Pededzēs skaitās upe, kas viena no lielākajiem arī to pālu ūdeņu masām, jo viņa no ziemeļiem, no Latvijas ziemeļiem, no Igauniju dienvidiem, jā. Jā. bet ir tā, ka tiešām ūdens daudzums reizēm ir iespaidīgs, jā, un tu vienkārši stāvi malā un saproti, ka, Es pats dzīvoju pie Mīsas upes, un katru gadu es brīnos par to, kā upe var pat 3,5 metriem pacelties augšā. Te ir 5 metri. Un te vispār ārkārt. 5-6 metri ir tā. Plus viņa ir platāk, ietilpīgāk. Jā, ūdens masas, kas te gāžās vienkārši. Bet te mēs varam redzēt, ja kāds grib teikt, ka laukos viss ir slikti un viss ir nošņurcis, palūdzu, litene. Kādas ēkas, kādi parki. Tā. Smuki. Tagad mēs esam šeit Litenes muižā ar jaunu projektu interaktīvā šautuve, jā? Jā. Tas ir projektors parastais, jā? Nav īsti parastais, laikam vien tāds labāku projektoru vajag bišķi, lai to bildi viņš raida ļoti kvalitatīvu. Tad Juri izstāst, kādi ieroči ir pieejami, ar kuriem šeit var trenēties strādāt šobrīd? Laikam es sākšu. Pirmais tā ir, var teikt, gaisene, kā tautā saucamā gaisene. Tēmēšana notiek tradicionālā veidā, jā, caur atklātu tēmekli. Un mazākiem bērniem viņu viegli noturēt rokai, tad mēs palīdzam, uzliekam kaut ko uz galda, tad viņš no atbalsta mēģina pašot. Tad ir divas, var teikt, plintes, karabīnes arī ar vaļīgiem tēmekļiem. Tas ir tāds vairāk paņemti divi viņi, lai varētu šaut divatā. Pat mums ir īsto ieroču, īsto glūstobra ieroča bise, kas ir pielāgota un pārtaisīta, lai varētu arī veikt šāvienu ar lāzeri. Jā, tas jau ir tāds praktiski, var teikt, jau ļoti tūs ierocis priekš mednieka. Jā, svars, skats. Un šis ir tikas makets. Jā, viņš arī svara ziņā varētu būt līdzīgs. Jā. Stobris ir pabiezs un ar sarkano punktu. Un taktiskajā aplikācijā arī, jā? Priekš taktiskās aplikācijas mums ir divi saucamie Glock pistoles. Nezinu, vai viņš izskatās kā Glocks, bet apturi viņam ņemas arī ārā. Tāda pasmagata apturi, jā. Jā, un tas ir priekš taktiskās šaušanas, tad vienkārši atnākam un palaižam taktiskās programmas, kur ir mērķi, kur ir gongi, kur ir vēl kaut kas kustīgie gongi, un tad mēs ejam pa to trasi. Komplektā mums nāk arī
lāzeru patronas. Vispopulārākiem kalibriem, ko mednieki izmanto Latvijas medībās, 30.06, 308, 764, 9,3, 62. Atbraucat ar savu ieroci, ar savu optiku vai sarkano punktu, un jūs gribat patrenēties to pašu ziemas garajos vakaros, patrenēties piemetienu, kustību un tā tālāk, tad mēs ievietam jūsu patrontelpa lāzeru patronu, piešaujam jūsu ieroci pie ekrāna, lai tā kamera redz, kur jūs trāpat, un tad jūs varat trenēties arī ar savu ieroci, pārlādējot, pārvilkot aizslēgu, patrona paliek stobrā, bet visu to procesu ne ar šiem maketiem, kas neļauj tomēr pilnīgi varbūt trenēties to priekš medībām aizslēga pārrošanu. Ja, tur tāpat tā kustība bišķiņ galvā iet nost, nolaidus un viss. Šo visu trenēties pilnīgākā apjomā. Kur ir programma, mēs redzam Alnis 80 metros, un cūka 50 metros un cūka 30 metros. Tas ir, lai mēs varam trenēties, bet ir arī programmas, kur mēs uzliekam to pašu alni briedi, vai kurš šo pa šito ekrānu. Ar ko? Nē, paņem tikko gaismaiku izslēgt. Pa kreiso kvadrātu. Tagad pa centru. Un tagad mēģini piešauties. Tagad pauk. Savietojies. Un alnim ir jāņem Vārniņā. Tagad būs pēc izšaušiem, bet viņš šķies pēc šāviena. Izšau pa centru jāmēģina. 10. Un tagad viņš skrien. Un tad mēs redzam lejā uzreiz jūsu trāpiņu. Tu bišķi pātri izšaut pa priekšu. Viņa visu laiku skriest. Tu arī tagad vajag. Attālums 50 tagad? Šitam 50, jā. Jā, tad ir jāņem gadījums pa vietu. Mēģini otru reizi arī šaut. Vai valstīs? Labi. Un cūka krīt, tad tu trāpījums un plaukšās, viņš tev parādā to pirmo šāvienu. Un ne tas vienkārši tev redzi šāvienu analīze, jā? Super, jā. Jā. Tas ir tāds arī višķiņ kā apmācība. Viņš parāda arī ātrumu, distanci, jā, un kur jūs tēmēt, kur jūs nospiedat un kur lodikā. Mugurkauls un iet līdz rausim, jā. Jā. Un viņš parāda, ka esi trāpījis, bet neesi trāpījis nāvējošā zonā. Ko es nebaidās tagad? Tas ir apmācoša programma bišķiņ priekš iesācējiem, lai tiešām analizētu. Mēs varam arī analizēt un skatīties katru šāvienu, pagriežam alni, tad redzi pirmais, otrais, trešais. Jā, savērāk, jā. Jā, ir tiesīgi. Tu atklāt tā patumu? Labs. Te mēs varam atkal analizēt, kurš ir trāpījis, kurš ir tēmējis. Šo uzlieku vērtā. Šāds šaušanas simulators te atrisina pilnīgi faktiski visas pozīcijas. Te mēs varam trenēties medību situācijām, sporta situācijām, arī kaujas situācijām. Pamatprincips vienmēr jāatcerās sevišķi pirms medību sezonas. Tātad 5 pamatprincipi. Tātad šaušanas pozīcija, ieroču ieplecošana, tēmēšana, elpošana un nospiediens. Un tas viss šajā programmā ir katru no šīm pozīcijām principā ir iespējams analizēt. Ja vēl līdzi ir instruktors, kurš vēl pastāsta, tas, kas ir redzams analīzē. Kā tev patika? Superīgi. Viss ir tā kā medībās. Principā pat adrenalīnu uzsit. Vai ne? Ir, tāpēc, ka pieredze jau ir bijusi mežā un tīpaši, kad lācis skrien virsū. Jā, un tas, ka drošība, mēs vienmēr visos raidījumos runājam drošība medībās, tad šeit ir viss tas pats rīkošanās ar ieroci, kur mums ir stobrus novērsts gaidīšanas pozīcijā, 45 augšā vai 45 lejā. Mēs nekustamies uz stobru nekur citur, kā tikai pozīcijā. Jā, Te to arī varēja labi novērot, ka mēs ienākuši esam iekšā, kam ir pieredze ar ieročiem. Nevienā brīdī stobrs nekad nav tēmējis virsū, un tas ir tas, ko var atstrādāt šeit jau saknē. Un tam jābūt tām muskuļu atmiņām,
kuras diemžēl prasa ļoti, ļoti lielu atkārtojumu skaitu. Rīkošanas ierocis ir daudz šaušanas. Tas tāpat kā karoti rīkoties, mēs esam vienreiz mūžā iemācījušies un ar aizvērtām acīm mēs vienmēr mutē trāpīsim. Jo katru dienu mēs sākam. Jā, un tas ir uzskatu arī medniekam vai sporta šāvējiem. Vienalga, kas rīkojas ar ieroci, tas ir tāpat kā ar karoti jābūt. Ar ierocim jābūt tavam roku pagarinājumam. Teikt, jā, ka tu brīvi vari rīkoties jebkurā situācijā un tev nebūs nekad domā pagriezties, ko tu teici. Jā. Tu griezīs, ierocis paliks, bet tu pagriezīsi. Diemžēl šautuvē ar īsto muņu pavadīt mums nav iespējas finansiāli tik daudz laika. Aizbraukt uz šautuvu, izšaut, tas ir dārgi, neērti. Šis ir tas veids, kur mēs tiešām ziemas vakaros varam uzdzīt un sagatavoties medību sezonai. Te ir mans oficiāls. Tad, kad gribās kaut kur izvēdināt galvu. Tas ir zemes, jā? Jā, jau uz abām pusēm praktiski. Ne praktiski, bet jā, tas arī viss ir īpašumā. Mēs bijām Briežu dārza pļavās, runājām tur tai pašā galaņā un kaut kādi 2 kilometri vairāk. Kārtīgā pavasarī, kārtīgos plūdos, ne tikai pavasarī, bet kārtīgos plūdos, skatoties pa kreisi, viss ir zem ūdens, līdz pat tam elektriskam ganam, kas iet vēl šeit un vēl bišķiņ uz priekšu tāds nav dziļš, bet arī ūdens, bet šitais viss ir. Jā, tie mums ir valsts nozīmes meliorācijas sistēma, bet ūdens šogad, diemžēl, ūdens ir ļoti zems. Mēģināsim pabraukt uz priekšu, atrast kaut kādus aizsprostus. Tas ir kolhoza laikā būvētais betona tilts, un tas ir sita, ir raktais kanāls, kas praktiski novada visus ūdeņus no Latvijas valsts mežiem, lieliem masīviem, kas atnāk, un tā arī izveidojas principā tādu kā folderi priekš pļavām, kas ūdens netiek uz pļavām, un pļavas arī veiksmīgi kolhoza laikā. Sita ietek pededzē. Sita ietek pededzē. Jā, sita ietek pededzē, jā. Un kur bija kaut kāda kustība. Te viņi ir, kas ir točna, bet aiziet viņu dabūjte kaut kur tajos brikšņās. Esam gatavi medībām. 3 vīri laivā un operators. Mums paveicās, mēs esam atraduši šogad pavasarī ūdeni. Jā, ūdens. Pededzē ūdens. Nē, sitā. Valsts nozīmes meliorācijas sistēma. Mēs atradām kārtīgu bebru aizsprostu, kas ir saimnieka nolaidība. Jā. Un tagad mēs mēģināsim kādu platu asti. Likvidēt postījumus. Jā. Laiciņš mūs šodien nelutina. Un kas ir paradoksāli, es nekad neesmu redzējis bebru, kad lietu šādu līņā. Jo man šķiet, ka viņam nepatīk, ka viņam acīs sitās lietas. Liekas, kas viņš ūdenī dzīvoja, kā jau vienalga. Bet paskatīsimies. Cerams, ka norims, tad jau vajadzētu būt tikai. Braucot iekšā jau redzēju vienu. Jurim bija šāviens. Tātad bebri kustās. Čā gaida tikai.
Nu, viss kā pēc grāmatas. Izšāva Juris. Pagāja 3 minūtes. Ūdenī varēja redzēt tikai mazu vilnīti. Un bebrs jau izkāpis ārā zālītē un jau pa zālīti dzīvojās. Problēma tāda, ka optikā izlijus. Un to bebru nevar īsti saprast. Un tā kā, kur ir galva. Bet nu sagaidījām. Un ir tagad vajadzētu tikai Pakaļ tiks. aiziet pēc zābakiem. Jāuzjaukt zābakiem. Tā Krišjāns aiziet pēc zābakiem. Un bija grūti iefilmēt pašu bebru, jo bija zāle priekšā. Bet es ceru, ka kaut kas ir izdevies. Īstenībā nosēsties, nezinu, cik te ir 3 kilometru garumā vienā vietā, un kad tur iznāks bebrs, man liekas, ka tā ir cūku laime. Tas nav iedomājams. Pie kam ar kameru tas vienmēr ir sarežģītāk. Kamera visiem redzama. Tā vai citādi mednieks tur var kaut kā noslēpties, bet video kameru noslēpt ir pagrūti, plus vēl līst lietus maisiņš virsū. Ar varētu sakot, bezcerīgākā situācija. Tāda lūk ir uz meža takas tapšanas apstākļi. Paši esam slapi, kamera slapi, bet ir rezultāts. Man vajag, lai novēl veiksmi. Jā. Pie velna. Baigi labi, ne? Sākums ir tik labs, ka bail domāt, kādas būs beigas. Es jau te varēju gan iz saviem zābakiem atnākt. Ui, kāda smuka platāste. Ui! Mazais jaunais bebruks. Pats labumiņš. Castor fiber. Smuks bebrīts. Melns. Tik melns. Nu ko? Paldies, es tev arī. Forši, bet tā arī bija. Tikko lietus beidzās, uzreiz deguns bija ārā. Redzēji?